Šodien es tev parādīšu un pastāstīšu, kā es mājas apstākļos veicu glasskin procedūru. Sākumā es izmantoju šīs sviestu ar avokādo eļļu, lai attīrītu un izmasētu seju. Avokādo eļļa ir bagāta ar barības vielām un vitamīniem, kas dziļi mitrina ādu un atjauno tās dabisko mitruma līmeni, padarot ādu elastīgāku. Pēc tam notīru seju ar micerālo ūdeni, kas ne tikai attauko ādu, bet arī efektīvi noņem grima pēdas, saglabājot ādas dabisko līdzsvaru. Nākamais solis ir baobaba želē, kas bagātina ādu ar vitamīniem un antioksidantiem, palīdzot atjaunot tās dzīvīgumu un mirdzumu. Tad izmantoju želeju ar silīcija skābi, lai nodrošinātu dziļu sejas attīrīšanu, samazinot poru izmēru, uzlabojot ādas struktūru. Pēc tam seko argana eļļas maska, kas baro un atjauno ādu, samazinot grumbiņus un padarot ādu gludāku. Tad tonizēju ādu ar toniku, kas attīra poras un sagatavo ādu turpmākajai kopšanai. Uzklāju serumu ar hialuronskābi, kas dziļi mitrina ādu, padarot to elastīgāku un piešķirot tai mirdzumu. Turpinot, izmantoju acu krēmu ar gliemežu mucīnu, lai samazinātu tumšos lokus un pietūkumu ap acīm, nodrošinot ādas gludumu un elastību. Visbeidzot, uzklāju sejas krēmu ar gliemežu mucīnu, lai intensīvi mitrinātu un barotu ādu, atstājot to mīkstu un aizsargātu.